Saulainā septembra rītā no Zaķsalas krastmalas startam gatavojas jaunās 1000 jūdžu ekspedīcijas komanda. Ilgākais, bet tas nav ilgākais laikposms, kas bijis. Ņemot vērā, ka mēs esam profiņi, vai ne? Tad mēs to diezgan ātri varam izdarīt. Šoreiz vairāk kā 6000 km garo maršrutu veiks tikai 3 ceļotāji – Edgars Zaķis, Egons Reiters un Intars Būsulis. Viņu rīcībā būs tikai viena mašīna, kas mazliet sarežģīja uzdevumu veikšanu bezceļa apstākļos. Tomēr kādi būs ceļi, ir atkarīgs ne tikai no maršruta, bet arī no laikapstākļiem pašā Transilvānijā. Pirms došanās ceļā vēl jāpārbauda navigācijas sistēma un kartes, bet māksliniekiem jādalās iespaidos ar žurnalistiem. No šī brīža turpmākās 15 dienas par ceļotāju mājām kļūs oranžā mašīna, kurā visiem kopā būs jāpavada visvairāk laika. Ceļš līdz Transilvānijai ir pat ļoti zināms, un liekas, ka visi to atceras pat no galvas. Lietuva, Polija, Slovākija un Ungārija – valstis, kuras šķērsotas neskaitāmas reizes. Tomēr ko mēs zinām par Rumāniju? Latvijā Rumānija vienmēr tiek minēta kā Eiropas Savienības nabadzīgākā valsts. No vēstures atceramies mūsu kopīgo padomju laiku un 90. gadu cīņu par demokrātiju. Šodien laikam pats zināmākais fakts par Rumāniju ir īru rakstnieka Brema Stokera romāna Drakula varonis – grāfs Asinssūcējs. Es iztos baigi, ja? Tātad Transilvānijā. Lai arī kādi pārsteigumi un grūtības 15 dienas garajā ekspedīcijā nebūtu jāpārvar 3 vīru komandai, liekas pats galvenais, ka skumji viņiem nebūs. Čita Margarita. Es nebūšu pārāk. Nu tad, ja esi tik gudrs, ņem un brauc. Go, go.
1000 jūdžu ekspedīcijas maršruts aptvers tikai vienu Rumānijas reģionu – Transilvāniju. Tomēr cerēsim, ka tas aizpildīs vismaz daļu balto plankumu mūsu zināšanās par šo gandrīz kaimiņos esošo zemi. Pirmais ekspedīcijas mērķis, sasniedzot kalnēno Transilvānijas reģionu, atrodas Bihoras provincē. Izbraucot caur Čikau ciematiņu, ceļotājiem ir jānokļūst līdz Karpatu kalnu grādā esošajiem Apusenī kalniem, jeb kā vietējie tos sauc Saulriet kalniem. Saulriet kalnu pakājē arī atrodas pirmais gala mērķis – viena no slavenākajām Rumānijas alām – Lāču ala. Jau pirmie 100 kilometru pa Transilvānijas zemi ceļotājos izraisa pārdomas par to, cik ļoti atšķiras priekšstati par vietu, kur dodamies, kas veidojas no informācijas dažādos masu mēdījos un cilvēku nostāstiem, no tā, kas ir patiesībā. Braucot uz Transilvāniju, ekspedīcija gatavojās ieraudzīt nabadzīgu un panīkušu zemi. Tomēr skatām pavērās apstrādāti lauki un sakopti ciemati, bet pats galvenais – it visur rosījās cilvēki. Lāču ala atrodas salīdzinoši apdzīvotā teritorijā. Kalnienē nieka 480 metrus virs jūras līmeņa. Tomēr cilvēki to atrada tikai pirms 35 gadiem. Lāču ala tika atklāta pavisam nejauši. 1975. gadā šajos kalnos tika paplašinātas kaļķakmens iegūs vietas, un pēc kāda no kalnriču dinamīta sprādzieniem atklājās ieeja alā, kur pirms 15 000 gadu risinājušies baisi notikumi. Pirmie milzīgo alu, kuras kopgarums pārsniedz 1,5 kilometru un dažās vietās vēl sniedzas 5 stāvmājas augstumā, izpētīja zinātnieki. Par viņu atklājumu toreiz daudz nerunāja, jo Rumānija, kā jau visas padomju bloka valstis, atradās aiz dzelzs priekškara. Apsekojot milzīgo alu, tajā tika atrasti 140 lāču skeleti. Bija jānoskaidro, kad un kā šeit lielie zvēri nokļuvuši, bet pats galvenais, kāds ir bijis viņu nāves iemesls. Jau pēc pāris nedēļām zinātnieki bija pārliecināti, ka zina gandrīz visu, kas norisinājies šajā alā tālajā senatnē. Aptuveni pirms 15 000 gadu ala ir kalpojusi par patvērumu zvēriem, taču kaut kādu iemeslu dēļ tās ieeja aizgruvusi, un iekšienē palikuši 140 lāči. Kāpēc to bijis tik daudz un no kā viņi ir slēpušies, pagaidām paliek noslēpums. Tomēr zinātnieki iegūt daudz liecību par alu lāci, lāču sugu, kas uz zemes dzīvojas pirms vairākiem 10 000 gadu. Alu lāči ir bijuši krietni lielāki par mums zināmo brūno lāci. To garums varēja pārsniegt pat 3,5 metrus. Atšķirībā no mūsdienu lāčiem, alu lācis ir bijis arī fiziski krietni spēcīgāks. Lielākā daļa šīs populācijas dzīvojuši Eirāzijas kalnos un līdzenumos. Alpos to midzeņi atrast pat 2,5 kilometru augstumā. Tomēr kāpēc šie milzīgie un izturīgie dzīvnieki pirms aptuveni 10 000 gadu izmira? Zinātniekiem ir vairākas versijas. Tomēr galvenā saistīta ar klimata izmaiņām, kad lielās platībās sāka izzust meži, un alu lāči vairs nespēja sev sagādāt pārtiku. Lāču alas viens no līmeņiem ir atvērts apmeklētājiem, un ik katrs var aplūkot milzīgos stalaktītus un stalagmītus, kas rotā alas sienas un griestus. Paliek klusums, tad viņi dzird visu laiku tos pilējienus. Tā bija tāda milzīga izstāde, kurā mākslas darbi ir interesanti pirmās 5 minūtes. Tāpēc, ka skatījos, kā tur veidojās, un tie akmeņi tā kā tādas lāstēkas noticējuši, baigi, Bet pēc tam tu ej pa tām telpām, pa tām zālēm, un tās zāles mainās, bet mākslas darbi tie paši pie sienām. Ar rokām pat nevar pieskārties, man nebija tāda iespēja pārbaudīt, cik ciets ir tas materiāls. Man tāda iespēja nebija. Otrs, zemākais salas līmenis joprojām ir zinātnieku pārziņā, un iespējams drīzumā sniegs vēl kādu atbildi par dzīvi uz Zemes pirms 15 000 gadu.
Băicică de alu, la cârciuma de la drum, la cârciuma cu doi tei, te oprește, vrei, nu vrei. Pēc garās un nogurdinošās viesošanās pazemē, daži ekspedīcijas dalībnieki izmanto pirmo iespēju un pļaviņā pie Lāču alas vienkārši aizmiega. Nu te prea lasă ca Kolosāli. să stai mai mult la masă. Es jūtos kolosāli. Ir zinātniski pierādīts, ka māksliniekiem ir jāguļ kā minimums 10 stundas diennaktī. Tomēr ekspedīcijai ir savi noteikumi, un jau pēc pāris dienām Intars un Egons pamodīsies kalnos vieni paši. Un viņiem būs tikai viena iespēja – līdz vakaram nokļūt nākamajā maršruta punktā, lai atkal turpinātu ceļu oranžajā mašīnā. Tā jau 3. rīta. Jūs to noteikumu ignorējat, tāpēc šodien es esmu ceļā. Hai necuță amândoi, să ne veselim și noi, măi. Droši vien kaut kāds 2 pēķiņu zupa. Zupa maksā kaut kāds 8. Varētu arī Ce e multe nu e bune, măi. Nu-ți mai pierde cumpătul, că vreau să-ți văd umblătul. Netālu no Lāču alas ciematiņā ceļotāji satiek gādīgu māmuļu, kur tirgojas ar dažādiem mājās darinātiem produktiem. Visa lete ir nokrauta ar vienādām plasmasas pudelēm, un no pirmā acu uzmetiena to saturs ir identisks. Tomēr izrādās, ka pudeļu saturs ir ļoti atšķirīgs. Vienās ir saules puķeļa, citās ābolu sīrups, bet vēl dažās tas, ko Edgars Zaķis ir gatavs nopirkt tikai pagaršojot. Pudelē ir tā saucamā paļinka, jeb ābolu kāņģa, kas interesanti neslikta, var teikt pat izcila, bet pats galvenais tajā nebūtu nav 40 grādu. Tomēr valodas barjera liedz noskaidrot, ar ko un kādās proporcijās tā šķaidāma. Virzoties ar vien augstāk Karpatu kalnos, sākas tik sen neizbaudītie ceļu serpentīni. Katrs pagrieziens un katrs nobrauktais kilometrs ļauj mašīnai uzbraukt kādus 10 līdz 20 metrus augstāk. Tieši šajā reģionā ir vēl viena līdz šim neredzēta lieta. Gandrīz katrā kalnu ielajā atrodas milzīgs ezers, kurā ūdeni notur lielāki vai mazāki dambji. Šādi Transilvānijā risina elektroenerģijas problēmas. Vienā no iespaidīgākajiem dambjiem ceļotāji satiek tā pārvaldnieku. Vīru sarunas stāvot gandrīz uz 200 metrus augsta dambja, pamazām nonāk līdz smalkām detaļām un izklāsta, kā un kur ūdens darbina turbīnas un kur atrodas augstākais dambis šajā reģionā. Lai arī vietās, kur dzīvo lāči, ekspedīcija ir bijusi nereizi vien, tomēr vienmēr to klātbūtne mežos vai kalnos ir palikusi tikai runāšanas līmenī. Šoreiz viss ir nopietnāk. Šajos mežos, kuros mēs tā tik laiski un diezgan droši staigājām, dzīvojot ap 5000 lāču. Un ik katrs šeit satiktais cilvēks ceļotājiem atgādina par piesardzību un vietām, kur teltis būvēt ir drošāk. What about if you want to sleep in tents here? Yes, You a lot can? of places, of Yeah? course. You will find the places. I asked this Near the about- cabins is better because you have
a place where to buy bread, Yeah. coffee, tea, even some vodka, even some camping issues. Yeah. vodka, no more. Nevar. Vietējais, viņi jāciena vienkārši uzrunāt. Kā tas teica, Džeks, tiem lāčiem. Viņš zina savu vietu. Jā. И нам надо знать свое место. Tuvojas novakare, un ceļotājiem ir jāatrod nometnes vieta. Atšķirībā no Latvijas, teltis te var būvēt visur, un neviens zemes saimnieks ar bisi neuzbruks. Vienīgais, par ko jāatceras, ir lāči. Pār vietu mēs neatradīsim, mums ir jāpērģēs, tu patāsi. Cilvēki mēs ilgi braukāsim, teiksim, kaut kāds līdzīgi. Nu, tā es tādu katiņu nopirku. Kā normāli, vai ne? Man plāns tā, ka es... Nu, tur man pagaidām tas šķūnītis. Tur man ir doma tāda divstāvīga. Neliela, nekas liels tāds. Tādas, kā varētu uztaisīt. Es gulēšu zārdā. Arī zārda mums būs. Es gulēšu zārdā reāli. Un tad es šodien te izlikšu bruģīti. Es līdz apstīšos. Līdz šitai kakai apmēram sāksies bruģītis. Tad slīpumā es nelaidīšu dziļāk, jo te man aitas apēdīs to visu. Nevajadzēs arī, nu es gribu dzīvot zaļi. Man nebūs arī krāmašīnas nekādas. Tā aitas visu apēd, es apēdu aitas par to. Tas pirmais vakars bija nenormāli krūti, tāds jūnija sajūta bija. Tāpēc, ka bija baigi silts. Nu jā, bija tāds septembrī, tu var noķert izrādās jūniju, un tas atkal ir vienmēr, man jau baigi patīk silts. Un tas, kā viņš kāp mājās, tas man vienmēr fascinē. Viņš man atgādina to franču džeku, kas kāp tajās augstceltnēs. Un šitajos brīžos. Es arī, jo lācis augšā tiek. Es gulēšu šeit. Nu, pēc ilgāka laika nekā uz zemes var aprīt. Es gulēšu šeit. Es arī tur guļu. Bet iepriekš džeki man tur bija baigi sastāstījuši gudrinieki, it kā es nekad nebūtu gulējis sienu gubās vai šķūņos, kur ir sakrāmēts sienas. Bet sāka baigi stāstīt, ka čūskas jau šitajā reģionā, čūskas, piemēram, viņas obligāti dzīvo tur. Un tad es iedomājos, ka pilns tas bišķīt sienas un pārsvarā čūskas. Tas, kas tur ir tajā visā. Nu tādā es gāju gulēt. Vienīgi, zini kas? Apsteidz reku pamatiņi. Viņi citreiz ripo baigi. Tur jāguļ uzmanīgi. Čaļi labi uzvedās. Labi uzvedās. Tās man vecās durvis, tās no dzīvokļa atved. Tas vienkārši kaut kur viņi domā ielikt. Viņš ir sūdainis. Nu, kāds man dzīvoklis tāds durvis? Sūdens. Neesam saskārušies vēl tādām lielām grūtībām un mocībām, kas bišķiņ traucē iespējām par Rumāniju. Šeit vajadzēja būt vairāk visam mežonīgam. Man gribās iet pēc malkas. Bet jā, visu lec. To 5. stāvu loku, tad jau. Man ar tā kā muļķim jāliek līdzi. Jā, un, protams, izputināt visu tagad. Izgāzt visu, ko cilvēks ir gadiem taisījis. Tas jau viegli, vai ne? Vieglāk ir gudrināties. Ko nedarīt? Un ko tu gribi, lai es tev atbildu tagad? Ja tev ir ko atbildēt, atbildi. Ja nav ar ko atbildēt. Citādā situācijā es viņam būtu jau palīgos. Mēs jau divatā būtu izdarījuši lielu darbu. Es viņu stiept varu, par šitādam, te viņa jau nav smagi, bet plēstis tā īsti, zini. Tu neko nevar nest, ja? Nu, es nevaru baigi smagi. Es šos maziņos varētu. Labi. Tur ir meši, salas visus mazos vieglos zariņus. Kā indiāņi. Ar vienām šķiltām un viena benzīna litru palīdzību. Jā, bosolē. Smīgi, to šāli var vienkārši... Tā. Mēs esam ķipa dzēnieks. Skaists jau vienmēr. Jā, tas maltiņi. Tad tu varēsi piedalīties pie ugunskura. No kalna augšas noļas. Zini, es pat pieļauju, ka es pat tajā šķūnī varētu negulēt. Es noglāšu to madreci.
Guļamais ir, ja? Vienkārši madraks un guļamais. Ja te lāča nav, tad... Lāči nav. Nē, lāču šeit nav. Lāči nav. Nu viss, tad es guļu vienkārši Daudz nav. Uz tā madracīša, ja man kāds iedos. Nē, nu vakar tie cilvēki, ko es satiku, viņi teica, ka skaties par iepriekš pajautājot, vai droši. Jo lāči ir, bet viņi tā kā ir pēduši. Jo viņi baro 12 un 6. Tātad tas, kas mums te vajadzīgs, ir desa, Transilvānijas īpašā, un tad mēs skatāmies, ko mēs varam no šitā izveidot. Baigi mīkstais, tāda masa speciāla, un tāda Transilvānieša, tā ir tradicionālā. Visslavenākā desa, kas vispār viņiem pieejama, mazliet putrājami, lai nebūtu tikai pliku gaļa. Pliku gaļa jau baigi dārgi sanāk. Es domāju, ka vispār varam arī neko necept. Tāpēc ir forši jau. Nu, nav baigi veikli. Bet tā jau var nav nekāda pavārskola. Liksim sīpolu tā kā gatavošanai jau. Divu cepšanai. Jo sīpolu, kā zināms, ir rakstīts apstrādāt termiski. It kā var ēst arī neapstrādāt. Neviens nav nomirs, esot tik veselīgi. Redzi, viss notiek ļoti ātri. Bet vispār jau ideālais ir tas, ka uz dzīves uguns gatavots ēdiens tiešām garšo citādāk. Es nezinu, kas tur ir pa purvību. Lieliski nakts. Es pieļauju pat negulēt teltī šovakar. Es gulēšu ārā. Nu, cerams, ka Egons mums cienās. Es to dabūšu. Starp citu ir bail. Man ir bail. Prātīgs skaisti. Vai ne? Nu redz, viss notiek ļoti vienkārši citādā veidā. Pagaidām tas izstāsts diezgan jocīgi jāzīt, bet tikai ir tas, tagad dabūt to pareizo konsistenci, tad viss kārtībā. Nē, nu smaržo labi. Es mazliet baidos, Egons. Man jau arī pašam ir bijis baila. Vai jāpagadu baidies, ka tur varētu tā kā... Es baidos, ka tur varētu būt nēdams. Jo tas sastāvdais pilnīgi cits. Nu, tātad ne tas pašs, bet citādāks. Čau. Zinu, to sālu nemaz nevajadzēja. Nē. Tāpēc tā desa ir kaut īpatnēja. Ja nav sāls, tad nav, ja? Tad ir. Nu, tā ir. Nākamajā sērijā. Lai arī nakts pavadīts salīdzinoši mierīgi, Egonam ir ko pastāstīt par mazo kalnu būdiņu un čūskām negaisa laikā. Ceļotājiem jāšķērso augstākā Transilvānijas kalnu pārēja, kur atrodas vairāk kā 2 km augstumā virs jūras līmeņa, un gaisa temperatūra šeit nepārsniedz 0 grādus. Kā šādos apstākļos ceļotājiem izdosies pārnakšņot, un kā beigsies pirmā ekspedīcijas tikšanās ar lāču mazuli un viņa mammu? Skatieties jau pēc nedēļas piedzīvojuma ekspedīcijas 1000 jūdzes Transilvānijā 2. sērijā. Sestdien, 24. oktobrī, 6:30 vakarā. 1000 jūdzes Transilvānijā piedāvā Sveikas, manas meitenes! Manas meitenes! Valmieras piens jūsu mīļākajā iepakojumā ar korķīti. Esi bagāts. Esi stiprs. Esi brīvs. Jauns nacionālais ziņu portāls www.kasjauns.